Kristupas zieds. Par Alvadas valodas mūžu var teikt, ka tas rotās skaists un krāsains kā lielautas smēķu brūņš raksts. Aicinu nomināciju par mūža ieguldījumu, iepazīstināt ilgadējo klapdāču dejotāju Vilni. Skolotāja Alda Baloda ir vienreizēja un nepārspēta tautas tradīcija nesēja mūsu pagastā. Jau 58 gadus viņa vada lielautas deju kolektīvus. Pēc Latvijas Valsts Universitātes filoloģijas fakultātes beigšanas 1962. gadā norīkota darbā uz Lielautas 8-gadīgo skolu, vēlāk pamatskolu, kas bija viņas vienīgā darba vieta no 1962. līdz 2001. gadam, strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju un mācību pārzini. Deju kolektīvus Lielaucē vada no 1965. gada. Sāk ar pieaugušo deju kolektīvu un ar 4 pāriem, kurā sākumā dejoja arī pati. Pēc 5 gadiem kolektīvā dejoja jau 8 pāri. Vadījusi gan skolas un jauniešu deju kolektīvus, gan pieaugušo, gan senioru deju kolektīvus. Pavisam 58 gadu laikā 7 deju kolektīvi visi Lielaucē. 1990. gadā viņas vadītais Lielautas vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās 20. vispārējos latviešu dziesmu un 10. deju svētku. Paldies, skolotāji! Šie ir tie svētki, par kuriem runāja Renāte. No 2010. gada līdz 2015. gadam vadījusi Lielautas tautas nama jauniešu deju kolektīvus un no 12. gada līdz 20. gadam Eiropas deju kopu Madara. Bet tagad klusumu. Alda Baloda. Sirsnīgs paldies par izglītības un kultūras darba augsto novērtējumu. Paldies tev, mana Latvija! Alda kopus tradīcijas un tautas dejās ir iesaistījusi vietējos ļaudis neatkarīgi no dziesmu un deju svētku cikliem. Ir kolektīvi, kas pēc deju svētkiem vienkārši izirst un vairs nespēja sanākt kopā, tomēr klapdāns, kas uz svētkiem netika, tomēr septembrī sanāk, lai dejotu. Bez deju kolektīvu priekšnesumiem nav iedomājami nevieni svētki pagastā. Nevar nepieminēt arī viņas dzīvesbiedru Aivaru, kurš līdz šim gadam dejoja klapdāncī, bet tagad ir deju kopas dīdžejs jeb koncertmeistars. Deju kolektīvs šobrīd ir pašdarbības tautas tradīcija, par ko jāpateicas skolotājas Aldas Balodas pašadevēji un atbildībai tautas garu mantu saglabāšanā. Es biju domājusi teikt kaut ko citu, bet kā jau dzīvē ir, situācijas ļoti strauji mainās. Un tomēr paldies visiem. Vispirms paldies klapdancim, vismīļākais paldies manām dārgajām Madarām. Cik žēl, ka mēs tiešām vairs nevaram turpināt darbu. Tas bija ļoti, ļoti skaists, jauks laiks. Paldies maniem bijušajiem kolēģiem, radiem, draugiem, paziņām. Paldies par pārsteigumu Dobeles kultūras nodaļas vadītājai Nadīnas kundzei. Paldies par to, ka ir tomēr novērtēta izglītība un kultūra. Un paldies visiem, kas vērtēja, paldies par pozitīviem un paldies arī ne tik pozitīviem vērtējumiem, bet tie arī ir vērtējumi. Un šovakar sakot jums paldies,
Es vēlos pateikt, ka es jūtos ļoti bagāta, jo man pieder viss, gan labais, gan sliktais, kas ir noticis manā mūžā. Un to neviens nevar atņemt. Paldies vēlreiz visiem par sirsnību un atsaucību.